Pagaidām es domāju, viss ļoti pozitīvi. Treneris māca mums to sistēmu, ko viņš vēlas no mums dabūt ārā, ko redzēt, kā mēs spēlēt. Daudz pievērš uzmanību tieši niansēm, kas ir ļoti, es domāju, kad arī noteikti arī manā vecumā tās nianses ļoti labas un patīkam mācīties. Tādā ziņā viss ir treniņi intensīvi. Pagaidām vēl tas viss ir, varbūt mēs neesam redzējuši īsto Bobu Hartliju kā kaut kādu dabu, jo pagaidām mums ir tas mācīšanās process. Ja arī kaut kādas kļūdas ir, protams, ir aizrādījums, ir vairāk stopē un mēģina mums pamācīt, kā tad vajadzētu, jo viņš, es domāju, ka saprot ļoti labi, ka mūsu tā mentalitāte nedaudz ir savādāk, kā mēs esam spēlējuši visus šos gadus un Dinamo, kāds mūsu tas hokejs ir. Un kad viņš mēģina tomēr to laust mūsu to domāšanas stilu, kad mums jābūt agresīviem un uz priekšu. Tā kā pagaidām tas tāds mācīšanas process. Es domāju, ka mēs daudz vairāk mēģināsim uzspiest savu spēli. Spēlēt agresīvāk, jau viņu uzbrukumā, neļaut viņiem, kas sāk iznākt no zonas. Tā kā, protams, es domāju, ka būs noteikti interesanti. Arī priekš mums, kā spēlētājiem, tas ir kaut kas cits. Tas ir noteikti liels izaicinājums spēlēt pavisam kaut ko citu, nekā mēs esam ieraduši. Piemēram, cilvēki 10 gadus spēlējuši Dinamo Rīga vai vēl nezinu, vai kaut citur, un tas hokejs ir +-1, un tagad tev ir pilnīgi viss jāpārtransformē un jādara pilnīgi kaut kas cits. Kaut kādā mērā nevis cits, tas lidot jau viss māk un to visi redzējuši, bet tieši tas domāšanas veids, ka mēs nevis, esam atpakaļ gaitā, kaut kā atpakaļ no aizsardzības, ka mēs tieši uzbrukam. Un tas ir it kā pavisam maz, bet diezgan liels slēdzīts.